Mēs atvērsim Apostuļu darbu grāmatu, 3. nodaļu, un nolasīsim 13. panta 1. daļu. Apostuļu darbu grāmata, 3. nodaļa no 13. panta. Ābrahama, Īzaka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir godā cēlis savu kalpu Jēzu. Āmen. Godīgs pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par šo apostuļu darbu grāmatu, kur Tu mums esi dāvājis. Mēs pateicamies par šo vārdu, ko Tu esi izdvesis, lai mēs redzētu gaismu uz sava ceļa, kungs, un mēs pateicamies par šo pirmo draudzi, kuru Tu veidoji un liki pamats, un ka Tu mums esi atstājis šo iespēju iegremdēties šajā pirmās draudzes atmosfērā, sadzirdēt šīs pirmās draudzes svētrunas un izvērtēt pēc tā arī savas dzīves, kungs. Mēs no sirds pateicamies, godības pilnais Tēvs debesīs, ka Tu esi mūsu Tēvs. Un mēs pateicamies, ka mēs varam Tev piederēt kā bērni, ka mēs varam uz Tevīm saukt kā pēc Tēva, kungs. Un arī šajā brīdī mēs lūdzamies, kungs, svētī un veido mūsu ticību, kungs, un nostiprini mūsu ticības pārliecību, kungs, un palīdz mums nepārtraukti cerēt un paļauties uz Tevi. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ja kas ir šeit pirmo reizi, gribu atgādināt to, ka mūsu svētrunas arī var paklausīties internetā. Mums ir sava mājaslapa, un šai mājaslapā mēs ejam pants pa pantam caur apostuļu darbu grāmatu, un jau mēs esam nonākuši līdz 3. nodaļai. Un šeit mēs ieskatāmies jau 2. Pētera svētrunā, ko Pēters ir runājis, un šī ieskatīšanās šajā svētrunā dod mums tādu iespēju iegremdēties tajā atmosfērā, kāda bija pirmā draudzē, kādai patiesībā ir jābūt svētrunai, kādi ir svētrunas principi, kāda ir svētrunas nozīme, kas svētrunai ir jādara. Un, kā jūs jau kā draudzes locekļi mūsu draudzē zinat, ka mums ir centrālā vieta draudzē, tā ir svētruna. Izskaidrojoša svētruna, kas izskaidro rakstus un parāda to, ko Dievs vēlās, ko Dievs ir izdvesis un ko Dievs ir norāda par sevi, par cilvēku un ko Dievs no mums cilvēkiem vēlās. Un brīnišķīgi, ka mēs patiešām varam tā apskatīties un redzēt, kā tad svētrunas tiek runātas. Un jautājums ir jums, jūs esat bijuši daudzos dievkalpojumos, un jautājums jums, ko jūs esat iemācījušies? Tas ir viens. Otra lieta, kāda atbildība tas jums ir uzlicis? Jūs taču dzirdat, jūs svētdienās ejat uz dievdabu, jūs dzirdat svētrunu, ko jūs no tā visi iemācāties. Jo svētrunai jābūt tādai, kur jūs mācāties. Ja jūs atnākat uz dievkalpojumu un, piemēram, neko neiemācāties no svētrunas, tad jums ir jāsaka, tā ir bijusi slikta svētruna. Jo no svētrunas ir jāiemācās un jāsaredz tas, ko Dievs vēlās mums parādīt. Un bieži vien cilvēki saka, es biju uz dievkalpojumu, tik labs dievkalpojums bija. Un tad tā neviļus cilvēkam pajautā, bet ko tu tur iemācījies? Un cilvēks atbild, mēs taču nekādu bezdievu taču neesam par Bībeli sludināju. Jā, Bībeli, bet ko tu iemācījies? Un tas ir ļoti svarīgi. Svētruna netiek runāta tāpatās, lai izklaidētu cilvēkus. Svētruna netiek runāta, lai mūs painformētu par kaut ko. Mēs nākam uz baznīcu, un baznīcas mērķis ir tāds, ka mēs šeit atnākam, lai mainītos. Lai mainītos mūsu sirds, lai mainītos mūsu domāšana.
Svētruna mums izskaidro, katrai svētrunai ir jāizskaidro bibliska mācība. Un šajā konkrētajā vietā es vēlos šodien jums izskaidrot Pētera svētrunu. Kā Pēters runāja uz cilvēkiem un ko tas nozīmē tajā laikā tiem cilvēkiem un ko tas nozīmē šodien mums. Bieži vien Bībeli cilvēki lieto, lai izskaidrotu paši sevi. Bieži vien Bībeli lieto, lai sevi apliecinātu, savus sajūtas, savu pieredzi. Bet mums ir Bībele jālieto, lai saprastu un izprastu dziļāk to, kāda ir Dieva griba. To, ko Dievs vēlās. Un ne tikai dzirdēt un saprast, bet arī tam visam pakļauties. Iedomājieties, ka jūs aizejat uz skaistu kafejnīcu. Šajā kafejnīcā ir ļoti skaists dizains. Apkārt jums skraida ļoti brīnišķīgi oficianti. Bet nav ēdiens. Kā jūs nosauksiet tādu kafejnīcu? Laba vai slikta? Jo jūs gājat uz kafejnīcu, ko, lai baudītu kādu maltīti. Un līdzīgi ir tāpatās. Jūs atnācat šeit. Ko jūs gribat sagaidīt? Ko jūs gribat saņemt? Jēzus teica, mans nams ir lūgšanas nams. Un šajā lūgšanas namā mēs veidojam attiecības ar Dievu. Draudze, kā mēs zinām, tā ir Kristus miesa. Un ja mēs pieskaitām sevi pie kristiešiem, ja mēs sevi pieskaitām pie draudzes, tad mēs nesam atbildību pie šīs Kristus miesas. Tad arī manam ieguldījumam ir jābūt draudzē. Un to ir ļoti mums svarīgi saprast. Šeit ir tādi 3 lieli bloki Pētera svētrunā, un pirmais no šiem blokiem, ko mēs šeit varam redzēt, kad Pēteris pagodina Kristu. Otra lieta, Pēteris aicina cilvēkus uz grēku nožēlu. Un trešā lieta ir, ko Pēteris parāda, ka to visu ir apstiprinājuši raksti. Jau iepriekš Dievs to ir paredzējis, jau iepriekš to Dievs ir nolicis. Un zem šī lielā bloka pirmā lieta, ko es gribu uzsvērt, kādai ir jābūt svētrunai. Pirmā lieta. Svētrunai ir jābūt Dieva centriskai. Ne cilvēku centriskai, bet Dieva centriskai. Un šeit mēs to tieši arī 13. pantā izlasām. Ābrahama, Īzaka, Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs ir godā cēlis savu kalpu Jēzu. Kad Pēters runā šos vārdus, viņš ļoti skaidri saprot, ko šiem jūdu ebreju cilvēkiem nozīmē Ābrahams, Īzaks un Jēkabs. Iespējams, ja mēs nepazīstam veco derību, mums šie cilvēki ir ļoti sveši un ļoti tālu. Bet ja mēs zinām veco derību, tad mēs ļoti skaidri zinām, kādu lomu šie cilvēki ieņēma ebreju tautā. Kad tie bija cilvēki, ko Dievs bija izredzējis, un kuri nesa Dieva slavu, kuri savā dzīvē pagodināja Dievu, caur ko Dievs strādāja un piepildīja savus lēmumus, caur ko Dievs strādāja un piepildīja savu gribu. Un šeit mēs izlasām to, kādā veidā Dievs tiek pagodināts.
Es nolasīšu vēlreiz. Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir godā cēlis savu kalpu Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši un aizlieguši Pilāta priekšā, ka tas gribēja viņu atbrīvot. Pēters lieto ļoti tādus smagus vārdus, ļoti nopietnus vārdus. Un ir viena tāda lieta, ko viņš saka, kad cilvēki, kad Dievs jums piedāvāja iespēju glābšanai. Bet jūs izvēlējaties, tā vietā izvēlējaties slepkavu. Skatieties, mēs katru dienu kaut ko izvēlamies. Sakiet, ko jūs savā dzīvē izvēlēties? Jūs izvēlaties savā dzīvē visu to labāko. Tā? Jūs taču neizvēlaties savā dzīvē neko sliktu. Jūs izvēlaties labi paēst. Jūs izvēlaties labi izgulēties. Jūs izvēlaties ērti iekārtoties savā mājā. Jūs izvēlaties braukt ar ērtu mašīnu, jūs izvēlaties daudz kā laba. Jūs neviens neiet un tā nesaka, es izvēlēšos šodien kaut ko sliktu. Ja jūs tā sakat. Un tā izvēlaties. Jūs tā neizvēlaties, jo jūs gribat dzīvot ļoti pietiekoši ērtu, labu, piepildītu savu dzīvi. Bet skatieties, kā šeit ir uzrakstīts. Jūs tā vietā, lai izvēlētos kaut ko labu, izvēlējaties slepkavu. Saprotiet, man šie vārdi vienkārši satriec. Tas nav tā vienkārši. Es izdarīju kaut ko sliktu. Tas nav tā vienkārši, es pieņēmu sliktu lēmumu šodien. Tas nav tā. Bet tas ir kaut kas ļoti traģisks. Tas ir tā, ka tu savā dzīvē izvēlies atteikties no vienīgās cerības, ko Dievs piedāvā. Atteikties no pasaules mūža valdnieka, kura rokās ir tavs liktenis, kura rokās ir tava mūžība, kura rokās ir tava dzīve. Mīļie, draudzes galva un pasaules valdnieks ir Kristus. Un ir rakstīts, ka reiz visi ceļi locīsies viņa priekšā. Baznīca savā dzīves periodā ir iezīmējusies ar daudzām tādām interesantām lietām. Jo, ja jūs no malas skatāties, kā jūs redzat baznīcu, kā vēsturē cauri, ar ko viņa ir bijusi aktuāla. Protams, ja mēs tā garīgosim, Dievs, Kristus, bet jūs redzat to, ka nedaudzām baznīcām ne tuvu tur nav Dievs. Ne tuvu. Šodien daudzas baznīcas kā ēkas pārtājas par muzejiem. Pat ir, kad pārtājas daudzas baznīcas par izklaides vietām. Bet baznīca mazāk vai vairāk viņa ir bijusi tādas, kad ir bijusi, piemēram, augsta morāle un zema morāle. Un šī šūpāšanās vēstures gaitā ir bijusi patstāvīga. Ka baznīca ir uzlikusi ļoti augstus standartus morālei. Un tad bieži vien šie augstie standarti ar to, ka cilvēkiem tiek noteikti kaut kāda kārtība, cilvēks grib būt brīvs, un viņš no šiem augstākiem standartiem sāk lēnām pazemināt viņus. Un arī šodien jūs šo pašu varat vērot. Jūs redzēsiet, jūs ievērosiet, ka ir baznīcas tādas, kas ļoti augsti tur Bībeli. Kas ļoti augstu vietu nosaka Kristus, Dieva slava. Un tādas, kuras ļoti paviršas, kuras izklaidē cilvēkus, kurām ir visvisādas programmas,
un tā tālāk. Vēl, ar ko baznīca ir bijusi ietekmīga, ar to, ka tā ir ietekmējusi pasauli. Mazāk vai vairāk. Baznīca vienmēr vēstures gaitā ir ietekmējusi pasauli. Un ir bijuši tādi brīži, kad ļoti spēcīgā veidā, kā piemēram Lutera laikā, ļoti spēcīgā veidā ietekmēja visu sabiedrību. Kad tika aicināti cilvēki atgriezties pie rakstiem. Atgriezties tikai Kristus, tikai ticība, tikai Dieva žēlastība, viss tikai Dieva slavai un Dieva godam. Kāda šodien ietekme draudze dara uz pasauli. To mēs varam uzdot šo jautājumu katrs sev, ja tu esi draudzes loceklis, tu pieder Kristus miesai, tev ir jāietekmē pasauli. Jūs esat zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma. Un ja šī ietekme nav, tad arī mana kristietība ir ļoti vāja. Vēl ar ko baznīca ir izcēlusies, viņa ir izcēlusies ar savu mākslu. Grāmatas ir rakstīts par Dievu, par Kristu. Dzēja, dziesmas. Un ļoti bieži ar dažādiem mākslas darbiem, skulptūrām un tā tālāk. Bet ko es jums gribu pateikt? Draudze nevar pastāvēt bez Kristus. Draudze var pastāvēt bez ēkas. Un Dievs, starp citu, nav aicinājis mums ēkas celt. Un tas ir labi, ka mēs varam sanākt brīnišķīgā ēkā un noturēt dievkalpojumus. Bet Dievs mūs nav sūtījis ēkas celt. Kā Jēzus teica viens no pēdējiem vārdiem. Man ir dot visa vara debesīs un virs zemes. Ejiet un sludiniet. Ejiet un pasludiniet man vārdu, pagodiniet mani. Un es jums gribu pateikt katrā vienā, iegaumējiet to. Jūsu dzīve būs veiksmīga un efektīva tikai tik daudz, cik daudz Kristus ieņem jūsu dzīvi. Un ne vairāk. Un to pie katra no mums var ievērot. Cik lielu lomu Kristus ieņem tavā dzīvē. Cik daudz Kristus nosaka visas tavas dzīves situācijas. Un Pēteris, viņš ļoti interesants. Šis vētruna, viņa ir tik interesanta un tik piepildīta un dzīva. Es vēl palasīšu drusku augšā no 11. panta. Un viņam tas ir tam tizlam, ko Jānis par Pēteri dziedināja. Tas izraisīja lielu tādu tautā sakustināja tautu, un visa tauta saskrēja skatīties, kas tur ir noticis. Jo bija noticis brīnums, bija dziedināts tizlais, un Pēters iesāka sludināt. To redzot, Pēters uzrunāja ļaudis. Izrēlieši, ko jūs brīnaties? Un skatieties, Pēters, ko dara Pēters? Viņš pilnīgi atstup no sevis skatu. Viņš saka, ko jūs brīnaties? Ne jau mēs. Bet Dievs, Ābraham, Īzaka un Jēkaba Dievs, viņu ir dziedinājis. Un tas ir tas Jēzus, ko Pilāts gribēja atbrīvot, bet jūs pieprasījat viņa nāvi.
Šeit ļoti daudz tādas lietas tiek parādītas par Kristus varenību, to, ka savu kalpu Jēzu, ko jūs esat nodevuši, aizlieguši Pilāta priekšā, svēto un taisno, dzīvības valdnieku, Dievs viņu ir uzmodinājis. Dievs viņu ir pagodinājis. Viņš cieta jūsu grēku dēļ. Viņš nomira jūsu grēku dēļ. Jūs viņu atstūmat. Bet Dievs viņu ir pagodinājis. Un mums tā ir jāskatās uz dzīvi, ka mēs redzam Kristus varenību. Un tas, ko tagad Kristus dara, ir, viņš ceļ savu draudzi. Viņš veido savu draudzi. Tāpēc mēs katrs viens esam aicināti ļoti nopietni izturēties pret draudzi un ļoti nopietni izturēties pret Dievu vārdu, kad viņš tiek sludināts. Iedomājieties, kad tiek sludināts Dieva vārds, viņš nedrīkst tā vienkārši pārlidot pāri jūsu galvām. Jums ir kaut kā jāatsaucās uz to, jo Dievs runā. Dievs runā, ne cilvēks. Pēters atstum no sevīm skat, tas ir Īzaka, Jāekapa, Ābrahama Dievs. Tad pirmā lieta – svētrunai. Vienmēr ir jābūt Dieva centriskai, kur tiek Dieva varenība un spēks un griba izcelt. Otra lieta, ko mēs šeit redzam no 13b līdz 16, ir svētrunai jābūt ļoti, ļoti drosmīgai. Nolasīsim vēlreiz. No 13b līdz 16 pāntam. Ko jūs esat nodevuši un aizlieguši Pilāta priekšā, kad tas gribēja viņu atbrīvot, bet jūs svēto un taisno esat aizlieguši un lūguši, lai jums dāvā slepkavu. Bet dzīvības valdnieku jūs esat nodevuši, viņu Dievs ir uzmodinājis no mirušiem, tam mēs esam liecinieki. Un tāpēc, ka šis, ko jūs redzat un pazīstam, ir ticējis viņa vārdam, viņa vārds to ir dziedinājis. Un ticība, kas ar to nāk, tam devusi veselību jūsu visu priekšā. Nevienmēr ir runāt svētrunas viegli. Jo katra svētruna, ko mēs dzirdam, viņai ir jānorāda uz cilvēku vainu. Un šeit Pēterim vajadzēja ļoti liela drosme, lai norādītu to, ka tas, kas jums dod vienīgo cerību, jūs esat paņēmuši un pienaglojuši pie krusta. Un šeit ir jābūt ārkārtīgi lielai drosmei. Šeit, mīļie, nekas nav tāds, kas cilvēkam varētu patikt. Nekas tāds. Šeit visu laiku tiek uzsvērts tas, ka tu esi vainīgs. Tu esi vainīgs pie tā, ka dzīvības valdnieku esi noliedzis. Un Pēters šajā jautājumā ir ļoti drosmīgs. Svēto un taisno esat aizlieguši. Bet neskatoties uz visu to, Dievs viņu ir uzmodinājis. Kad jūs skatāties, ja jūs kaut nedaudz zinat kristietības vēsturi un skatāties cauri kristietības vēsturē, tad visiem šiem vīriem, kas, caur ko ir notikusi atmoda un reformācija, viņi bija ļoti drosmīgi cilvēki. Luteram bija jānostājās pret visu katoļu baznīcu. Un par Luteru kāds saka, viņš bija vīrs, kas bija ar zobiem. Jo bieži vien nācās kosties ar ļoti nikniem, saniknotiem suņiem.
Un mēs zinām vēsturiski, kā tas bija, kad viņu sauc tiesas priekšā, un viņš sacīja, te es stāvu un savādāk es nevaru. Tur ir vajadzīga drosme. Bija tāds vīrs vēsturē Džons Knoks, uz viņa kapakmena bija uzrakstīts šādi vārdi. Šis cilvēks nebaidījās cilvēku vaiga priekšā, bet bijās Dievu. Jānis Zeltamute, droši vien kādreiz esat dzirdējuši, Krievijā bija tāds vīrs, un viņš pat carienei nekaunējās norādīt uz viņas grēcīgumu. Un carieni viņu aizsūtīja trimdā. Tur ir vajadzīga drosme. Un Pēterim šeit ir ārkārtīgi liela drosme nostājoties reliģiozu cilvēku priekšā, kur ir tā laika elite, krējums, uz ko visi balstās, un pateikt viņiem, jūs esat vainīgi. Un tāpatās arī šodien. Nevienmēr ir viegli norādīt uz mūsu vainu Dievu priekšā. Par mūsu atbildību Dievu priekšā. Cik ir tā liela jūsu priekšā? Cik jūs to savā sirdīs sajūtat? Cik lielu jūs to sajūtat? Atbildība pret Dievu. Jā, jums iespējams, jums ir atbildība pret darba devēju. Un jūs bieži vien trīcat zaudēt darbu. Jums ir atbildība savu vīra priekšā vai savas sievas priekšā, savu bērnu priekšā. Bet Dieva priekšā. Pasaules mūža valdnieka priekšā. No ko pat tiešām vajadzētu baidīties, mēs nebaidamies. Tad otrā lieta - svētrunai jābūt drosmīgai, un tāpēc nekaunieties nekad apliecināt Kristu. Jo kā Kristus saka, ja kas mani kaunās cilvēku priekšā, arī es to kaunēšos Dieva un eņģeļa priekšā. Trešā lieta. Svētrunai jābūt ir ar teoloģisku mācību. Un to mēs arī šeit izlasām 17. un 18. pāntā. Es mēģināšu vairāk to izskaidrot. Un, brāļi, es zinu, ka jūs aiz nezināšanas to esat darījuši. Starp citu, šeit Pēters, viņā ir gan skarbums pret šiem cilvēkiem un drosme, bet arī mīļums. Viņš māk patiesību pateikt mīlestībā. Viņš saka, bet brāļi, viņš uzrunā šos cilvēkus par brāļiem. Es zinu, ka jūs esat aiz nezināšanas to darījuši. Tāpat arī jūsu vadoņi. Bet ko Dievs ar visu praviešu muti iepriekš pasludinājis, ka viņa svaidītajam jācieš, to viņš arī piepildīs. Skatieties, kā šeit ir rakstīts, ka jau iepriekš Dievs to ir paredzējis. Un tā ir jau mācība. Tā ir jau doktrīna, kas mums ir jāsaprot. Dievs redz jau šīs pasaules galu. Dieva rokās ir sākums un gals. Es esmu alfa un omega. Es esmu sākums un gals. Un šeit ir runa par iepriekš izredzētību, šeit ir runa par iepriekš paredzētību. Un kādu secinājumu mēs pie visa tā varam nonākt? Un secinājums ļoti skaidrs, ka tās, ko Dievs ir iecerējis, reiz viss notiks. Jo līdz šim jau visu to, ko Dievs ir iecerējis, jau līdz šim, ko Dievs visu ir ieplānojis, ir noticis.
Un arī šeit Pēters saka, to Dievs jau paredzēja. Un Jēzum bija jātop nonāvētam. Bet Dievs viņu cēla augšā. 4. lieta. Kādai ir jābūt svētrunai? Svētrunai ir jābūt praktiskai. Ko man tagad darīt? 19. pāns. Ļoti brīnišķīgs pāns, ko mēs varam izlasīt. Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti. Ļoti praktiski svētruni. Šodien varbūt jūs nebieži dzirdēsiet baznīcā, kad runā par grēku. Bet, mīļie, grēks nozog jūsu prieku, grēks nozog jūsu pārliecību, grēks nozog jūsu sajūsmu, grēks nozog jums laimi. Grēks traucē, mīļie, jums dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tāpēc mums ļoti praktiski ir jāpieiet tādiem vārdiem. Mums ir jāizsako savas sirds, jāpārbauda savas sirds. Kāda manā attieksme ir pret Dievu, pret Kristu, kāda attieksme man ir pret draudzi, kurā es esmu. Un vēl viena lieta, ko Pēteris šeit piemin, to, ka svētrunai jābūt ir svešvārds būs, eskatoloģiskai. Svētrunai ir jābūt, kas parāda to, kas notiek pēdējos laikos, kas notiek pēc nāves. 20. un 26. pāns nolasam šeit. Ļoti interesantā uzbūve šai svētrunai ļoti interesanti. Un tas kungs liktu nākt atspirkšanas laikam un sūtīt jums izredzēto Kristu Jēzu, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem ir runājis ar svēto praviešu muti. Ja šeit tiek pasludināts tas, ka Kristus reiz atnāks atkal. Tad, kad viss būs piepildīts, tad, kad noliktais laiks būs beidzies, tad Kristus atnāks atkal, lai ņemtu draudzi pie sevis. Un mums, kā kristiešiem un pirmkristieši, vienmēr dzīvoja kungs nāc drīz. Viņi dzīvoja ar šādu domu, pat kāds mācītājs ik vakars, kad viņš aizvēra aizkars, viņš paskatījās debesīs un sacīja, kungs Jēzus nāc drīz. Un mums, kā kristiešiem, ir jādzīvo debesīm. Mums, kā kristiešiem, ir vairāk jāatraisās no šīs zemes lietām, lai nekas nesaist mūsu sirds. Ne manta, ne slava, ne sevis apliecināšana. Mīļie, svētrunai jābūt tādai, kas mūs ved uz debesīm. Jo ko tad mēs šeit, mīļie, darām? Mēs šeit nākam, lai sagatavotu sevi mūžībā. Lūk, kāds ir draudzes mērķis. Un paskatieties, ja jums ir acis, jūs varat redzēt. Un ja cilvēki netiek sagatavoti mūžībai, izklaidēti, dotas viltus cerības, cik droši var būt nākotne? Mēs neesam šeit nolikti
šai dzīvei, bet nākamajai. Kā Pētera vēstulē ir teikts, ka visa zeme ar lielu troksni reiz zudīs. Paliks tikai tas, ko Dievs ir nolēmis, izredzējis. Un mums katram šodien ir izvēle. Sadzirdēt, uzņemt to savā sirdī un mainīties. Un uzticīgi nodoties Kristu, lai Dievs uz to mūs sēd. Āmen. Lūgsim Dievu.